Labdien, cienījamie kolēģi, labdien, cienījamie mediju pārstāvji. Man ir liels gods atklāt šo preses konferenci mūsu Saeimas vārdā un Eiropas lietu komisijas vārdā. Protams, Latvija šobrīd ir ļoti lepna būt Eiropas Savienības prezidējošā valsts, jo tas dod mūsu valstī lielu iespēju parādīt to, ka mēs esam varoši un zinoši vadīt Eiropas Savienības darbu šo pusgadu. Tas dod arī lielu iespēju mūsu valsti parādīt un uzlikt uz daudzu citu pasaules valstu kartes un radīt izpratni par mūsu valsti. Un, protams, tas apliecina mūsu kapacitāti strādāt ne tikai ar iekšpolitiskiem jautājumiem, bet arī pēc būtības iesaistīties Eiropas Savienības kopējās ārpolitikas veidošanā. Un šodienas Eiropas Latīņamerikas parlamentārās asamblejas sanāksme ir tieši šāds apliecinājums. Viens no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē galvenajiem uzdevumiem vai viena no prioritātēm ir globāli iesaistīta Eiropa. Un globāli iesaistīta Eiropa nozīmē to, ka Eiropa veido konstruktīvu sadarbību ar dažādiem pasaules reģioniem, nevienu no reģioniem neignorējot un arī pozitīvā veidā atsaucoties uz pasaules reģionu vēlmi ciešāk iesaistīties Eiropas Savienības attiecību veidošanā. Tādējādi, kā jau tika minēts atklāšanas laikā, nodrošinot savstarpēju izpratni par savstarpējām vērtībām un veicinot stabilitāti, mieru un ekonomisko attīstību pasaulē. Tā kā man ir liels prieks un es gribu teikt lielu paldies mūsu bijušajam kolēģim Pabrika kungam par šo idejas tādu virzīšanu tam, ka asambleja šobrīd notiek Saeimā. Man ir ļoti liels prieks, ka Saeimai ir tas gods mūsu kolēģus šeit uzņemt. Es būšu priecīgi atbildēt uz jautājumiem. Paldies Čigānas kundzei. Tagad vārds Eurolat politikas, drošības un cilvēktiesību komisijas līdzpriekšsēdētājiem Artim Pabrikam. Paldies. Es ceru, ka būs kāds jautājums arī par mūsu Eiropas un Latīņamerikas sadarbību. Es gribētu pateikt, ka Latīņamerikas kontinents kopumā Eiropai ir ļoti svarīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs dzīvojam savstarpēji sasaistītā vidē un uzlabojot un veicinot aktīvu sadarbību ar Latīņameriku. Mēs varam daudz veiksmīgāk risināt drošības jautājumus, kas ir gan terorismu jautājumi, gan, teiksim, narkotiku tirdzniecības apkarošana, kur šeit Latīņamerikai ļoti liela nozīme šajā cīņā pret to, kā arī, protams, ekonomiskās izaugsmes veicināšanā. Ekonomiskā izaugsme ir viena no lietām, kas kopā gan ar starptautisko tirdzniecību, gan ar industriju attīstību ir tas, kas ir vajadzīgs abiem kontinentiem. Un Latvijas gadījumā ir ļoti svarīgi, ka šeit tiešām arī latīņamerikāņi spēj uz savas kārtas uzlikt gan Rīgu, gan Baltijas valstis, jo esot nelielām valstīm, mums ir ļoti būtiski izmantot jebkuru iespēju, lai šādas attiecības veidot gan daudzpusēji, gan divpusēji. Un līdz ar to mēs šeit varam būt ieguvēji gan Eiropas Savienības iekšienē, gan arī globālajā politikā. Tā kā prezidentūra mums arī nedaudz palīdz. Un es esmu pārliecināts, ka ja mēs turpināsim sekot šim šai tradīcijai tālāk arī no mūsu ārlietu ministrijas puses un divpusēji, mēs spēsim iegūt arī papildus vilkmi. Tātad ekonomika, drošība, vide, ļoti daudz dažādu jautājumu, kur mēs nevaram iztikt viens bez otra, un tas ir jāsaprot. Tas, ka ja mēs varbūt neesam ikdienā sasaistīti ar Latīņameriku tā kā atsevišķas citas Eiropas valstis, tas nedrīkst mazināt mūsu vēlmi iesaistīties. Un vēl tikai atgādināšu arī to, ka ļoti interesants izmaiņas notiek Latīņamerikā, arī Karību baseinā, kā mēs redzam, Kuba pilnvērtīgi atgriežās starptautiskā iesaistē. Mēs zinām, ka mums arī bijuši daudz kubiešu studenti senos laikos šeit arī Rīgā, Latvijā. Un es domāju, ka arī Kubas robežu atvēršana arī Latvijai varētu daudz ko nozīmēt. Tā kā, lai mums kopīgi izdodās, mums ir vienkārši pie šiem darbiem jāstrādā. Eksporta tirgi un viss pārējais. Paldies Pabrika kungam. Un tagad vārds Eurolat Eiropas prezidentam Ramonam Jauregi Atondo. Muchas gracias. Paldies. Vēlos pateikties jums
par dalību šajā preses konferencē. Pirmkārt, vēlos pateikties, kā Eirolat līdzpriekšsēdētājs priekšsēdētājai Eiropas lietu komisijai un Latvijas Saeimas priekšsēdētājai, kura bija gatava būt kopā ar mums šajā personiski viņai tik grūtajā dienā. Latvijas prezidentūrai es vēlos pateikties par lielisku ideju sasaukt šo sanāksmi šeit Latvijā, lai noturētu Eirolat sanāksmi Rīgā. Pabrika kungs bija ar vislabāko, lielāko redzējumu šai domai, un es vēlos pateiktos viņam par lēmumu uzaicināt Latviju Amerikas delegāciju šo sanāksmi Rīgā, jo tas parāda izpratni, kāda mums parasti nepienākas no austrumu Eiropas valstīm. Galvenokārt centrāla austruma Eiropas valstis ir vairāk nobažījušās par attiecībām ar Krievijas kaimiņu, bet nepārāk daudz skatās uz Atlantijas okeāna pretējo krastu. Savukārt Latvijas prezidentūra bija ar šādu iniciatīvu, kas mūsuprāt ir ļoti nozīmīga, un arī man izdevās pārliecināties, ka Latvijas prezidentūra strādā ļoti profesionāli. Esmu referents Konstitucionālo lietu komitejā Eiropas parlamentā, un šajā kapacitātē tikos ar valsts ministru lūdzot, lai Latvijas prezidentūra palīdzētu izstrādāt noteikumus, kas būs gatavi, kas tiks pieņemti Eiropas parlamenta attiecībā uz izmeklēšanas komisijām, un Latvijas prezidentūra padomē strādāja ļoti intensīvi, lai panāktu to, ka šis temats tiek virzīts uz priekšu. Un tas ir tikai viens no piemēriem tam, ko šī nelielā valsts attīsta, ka tā spēja uzņemties tik milzīgu atbildību. Ļoti daudz Eiropā uzskata, ka Eiropa nevar uz mūžīgiem laikiem dominēt lielās valstis. Tāpat pastāv viedoklis, ka ir viena ļoti liela valsts ir ar pārlieku lielu ietekmi Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka Latvijas prezidentūra ir parādījusi šo eiropeisko apņemšanos no mazajām valstīm, no jaunajām valstīm Eiropas Savienībā attiecībā uz šo tik ļoti svarīgo Eiropas projektu. Tāpat ļaujiet man teikt, ka Eiropa spēs attīstīties tikai tad, ja šī izpratne par Eiropu, ko ir pierādījusi Latvija, izpaužas arī visās pārējās Eiropas valstīs. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienībā ir problēmas vidusjūras reģionā, ekonomikā, austrumattiecībās un iespējams arī šobrīd pēc Britu vēlēšanām ir citas problēmas, jo apvienotā karaliste vēlas pārskatīt Eiropas Savienības status quo. Vārdu sakot, mūsu priekšā ir ļoti daudzas problēmas, bet svarīgi ir tas, ka lielākā Eiropas daļa, eiropiešu daļa, un Latvija tam ir labs piemērs, vēlas vairāk Eiropas un labāku Eiropu. Es domāju, ka tā ir tā doma, kas mūs ir apvienojusi šeit, un es vēlos pateikties atkārtoti, jo mēs strādājam pie abiem birojiem Latīņa Amerikā un Eiropā, pie tiem priekšlikumiem, kādi tiks izteikti valstu un valdību vadītājiem samitā, kas notiks Briselē jūnijā, kur tā būs ļoti svarīga sanāksme 28 Eiropas valstu vadītājiem un 22 Latīņamerikas valstu vadītājiem. Šis samits notiks 10. un 11. jūnijā, un pirms šī samita politiski vissvarīgākais šī gada notikums Eiropā. Parlamentārās delegācijas no Latīņamerikas un no Eiropas paudīs valdībām mūsu lūgumus, kurus mēs uzklausām šodien un kurus mēs diskutējam šodien un lemjam par to, ko teiksim Eiropas
valstu un valdību un Latīņamerikas valstu un valdību vadītājiem tad, kad notiks viņu saņemts 10. un 11. jūnijā. Un noslēgumā vēlos teikt, ka mēs vēlamies stiprināt attiecības starp Latīņameriku un Eiropas Savienību, ka mums ir nepieciešams būt vairāk klātesošiem eiropiešiem Latīņamerikā. Latīņamerikā lietas attīstās ļoti nozīmīgas, kā sacīja kolēģis Pabriks, vai tas būtu Kubā, vai Kolumbijā, vai Venecuēlā, vai Čīlē, vai Meksikā, vai Brazīlijā. Notikumi ir ļoti nozīmīgi, un Eiropai, Latīņamerika ir dabisks sabiedrotais un ļoti nozīmīgs ekonomiskais sabiedrotais. Tās ir domas, un idejas, kuras vēlējos jums nodot. Paldies! Paldies Tondo kungam, un tagad vārds Eurolat Latīņamerikas prezidentam Lionelam Vaskisam Bukāru. Casi entendí lo que dijo. Praktiski sapratu visu, ko jūs man teicāt. Uzstājoties Latīņamerikas un Karību komponentu vārdā, Eiropas Latīņamerikas asamblejā un kā šīs komponentes priekšsēdētājs. Pirmkārt vēlos pateikties Latvijas valdībai, Latvijas tautai par uzņemšanu. Nākšu klajā ar domu. Mēs sakām, ka Latvija ir neliela valsts, bet patiesībā tad, kad kāda valsts ir Eiropas Savienības dalība valsts, tad tā nevar būt maza. Tāpēc, kā jau ir izveidojušās stratēģiskā alianses, kas to saista ar šo lielo savienību, un šī ģeopolitiskā perspektīva ir tā, kura palīdz virzīt lietas uz priekšu. Daudziem izprast to, kura atrodas Latvija, it īpaši, ja cilvēks ir no Latīņamerikas, nav viegli, tieši tāpat kā jums varbūt nav viegli atrast uz kartes Salvadoru. Mums ir bijuši daudzi kopīgi vēsturiski apstākļi, atbrīvošanās cīņas, ekonomiskas grūtības, vēsturiski sarežģījumi, augstais karš, nepārtraukti strīdi, tāpat arī es lasīju, kā arī vēstures zināmā periodā Zviedrija ir valdījusi Rīgā. Man ir zināma saistība ar Zviedriju. Manā dzīves biedre ir zviedriete un dzīvo Zviedrijā. Un tāpēc tas palīdz labāk izprast Eiropu dažādās dimensijās. Katrā ziņā es esmu ārkārtīgi pārliecināts, ka Latvija un pārējās Eiropas valstis var ļoti daudz dot Eiropas Savienībai un Latīņamerikai. Kultūra, izglītība, vērtības, tehnoloģijas. Un mēs varam uzsākt kultūras, tehnoloģijas, izglītības, tirdzniecības un ekonomiska apmaiņu procesu ārkārtīgi plašā mērogā. Eirolat izveidošana pati par sevi ir fantastiska ideja. Tā ir doma, kura tikai nesen ir sākusi materializēties. Nav pārāk sen, kā tika izveidota parlamentārā asambleja, bet tieši tāpat kā tad, kad tika veidota Eiropas Savienība, jeb tajā laikā Eiropas kopiena, kļuva skaidrs, ka tāda ir nepieciešama, un tieši tāpat šobrīd ar tirdznieciskajām komercapmaiņām mums ir jāapzinās, kāds ir skats no iekšpuses un kāds ir lielais Eiropas Savienības projekts, kas tiek veidos, ņemot vērā dažādu atšķirīgās kultūras, citus sarežģījumus, un atgriežoties pie Latvijas, kas ir valsts ar, ja pareizi sapratu, ar mazāk nekā 1 miljonu iedzīvotāju sakarunātājs, un mazliet salīdzinājumā ar manu valsti, kas ir ar 6 miljoniem iedzīvotāju un 20 miljonu un plešas tikai nedaudz kvadrātkilometru platībā. Tāpēc ļoti svarīgi ir atrasties šeit, Latvijā, jo tad, kad mēs
tikām uzaicināti uz sanāksmi šeit, un mums vajadzēja rīkoties strauji, vismaz man bija zināms, uz kurieni es dodos, un katrā ziņā ļoti labi, ka jūs varat izmantot šo iespēju būt par šobrīd Eiropas Savienības prezidējošo valsti. Domāju, ka bija ļoti noderīgs iespēja apmeklēt jūsu valsti un runāt par strateģisko darba kārtību starp Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku. Tāpat arī šobrīd ir visai nelielas diplomātiskās attiecības starp Latviju un Latīņu Amerikas valstīm, bet es ceru, ka tuvāko gadu laikā tās attīstīsies daudz vairāk. Un kāpēc nenodarboties Eirolatā ar diplomātisko komponenti? Tā skaitā, lai tālāk nestu Latvijas vārdu. Un arī mēs ļoti labi to apzināmies, un nozīmīgi ir tas, ka Latīņa Amerikai ir draudzīga sabiedrotā valsts. Mēs gatavojam vēstījumu Eiropas Savienības salaks samitam. Un šajā procesā Latīņa Amerikā mums bija ilgs sagatavošanās process, mums notika sarunas, mēs nevarējām vienoties, mēs turpinām demokratizēt mūsu kontinentu, kas ir daudz cietis, un mēs virzāmies uz priekšu. Un vēlos vēlreiz pateikties prezidentūrai, parlamentam, Latvijas tautai un valdībai, un it īpaši par iespēju būt šeit. Un esam jūsu rīcībā, lai atbildētu uz jebkuru jautājumu.